Lai reģistrētos un sākt strādāt ar Jungle ekspertu, jāspiež pogu reģistrēties. Te jānorāda, jūs pārstāvat vai no aģentūru, mediju aģentūru vai kādu individuālu reklāmdevēju. Tālāk jānorāda e-pasts, parole. Kad tas ir aizpildīts, uz spiestu pogu reģistrēties, jūs parādīsies šāds skats, ka uz e-pastu nosūtīts ir šis apstiprinājuma vēstule, un tāda viņa arī izskatās. Te vienkārši jāspiež uz šo saiti, apstiprināt savu reģistrāciju. Te arī ir saites uz mūsu Facebook un Twitter lapām, kur mēs publicējam jaunāko, kas vispār notiek sistēmā, tā kā aicinu arī sekot mums Facebook. Bet principā, pēc nospiežot šo pogu, jūs nokļūsiet jau iekšā sistēmā, meklēšanas sadaļā, kur tātad būs jau pieejams pilns saraksts ar visiem sistēmā reģistrētiem internetu mēdījiem. Ko tas nozīmē? Ka jūs jau varat šeit atlasīt kaut kādus atslēgu vārdus. Es atvainojos, es neesmu ielogojis iekšā. Tātad kaut kādus atslēgu vārdus, un šeit jau atlasīsies automātiski visi tie mēdīji, kas norādījuši, ka pēc šī atslēgu vārda viņu auditorija ir atbilstoši jums. Tad tas, ko var darīt, te var jau uzreiz atlasīt pēc unikālu apmeklētāju daudzumu darbdienā vai mēnesī, redzēt arī demogrāfijas, tas ir statistikas datu avotu, var arī apskatīties vairāk tieši par šo mēdīju, kā viņi sev apraksta, kā viņi sev pozicionē, kāds ir apmeklējums. Bet viena būtiska nianse, kas arī šeit ir rakstīts, ka kamēr nav pabeigta reģistrēšanās, tikmēr saplānotās kampaņas, izvēlētos tātad mēdījus, nevar iesniegt viņiem kampaņas. Tātad tas, kas ir vajadzīgs, jānospiež šī poga pabeigt reģistrāciju, jānorāda uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs un vēl nedaudz dati, un tātad jānospiež pabeigt reģistrāciju. Nākošajos video es arī parādīšu, kā tālāk darboties ar šo izvēlētajiem mēdījiem, kā saplānot laukumus, veikt šo laukumu rezervēšanu un vēlāk jau pievienot materiālus un sekot līdz statistikai. Tā kā skatieties tālākos video un veiksmīgi, lai jums veicās!